Latvijas kultūra aina šobrīd ir tāda krīzes paplojumīta, bet neraugoties uz to, tā ir stabila, ļoti bagāta, profesionāla un koša. Kultūra jau vispār ir tāds liels maiss mugurā, ko jānes līdzi. Un varbūt, kad vienam otram šķiet vieglāk to maisu nomest un tad vieglāk dancot apkārt pa pasauli, bet, kaut kā līdz šim parasti pierādās, ka tā, kad cilvēks ir tā pa vieglam izmaisījies apkārt, viņam liekas, ka viņam dzīvē kaut kas pietrūkst, bet dažādos apstākļos ir dažādi. Un tad, kad kļūst grūti, tad liekas, ka šie smagumi ir jāmet nost. Un man ir tāda sajūta, ka pašlaik mēs esam tādā ļoti bīstamā laikā. Ja mums ir kāda bagātība, tā ir mūsu kultūra. Tas sakot, kultūra, tajā vārdā kultūra, es ieslēdzu visu kopā izglītību un, protams, kultūru, zinātni un tā garīgā pasaule. Tā mums ir ļoti tuva latviešiem. Un es domāju, ka mums viņu mazāk grūti noturēt kā daudzām citām tautām, kas ir daudz ekonomiski iestādītā. Un mums jau tas ir drusku trūkums, ka mēs varbūt par daudz rūpējamies par savu intelektu, par savu kultūru, par savu to garīgo pasauli, un mēs neesam pietiekami attīstījuši to otru pusi vienā valsts dzīvē, kas ir tā ekonomiskā pasaule. Ne? Jo mēs vēl ražot kaut cik varam, bet mēs nemākam pārdot. Bet tā kultūras puse, man liekas, ar to mēs varam lepoties. Jo viss, kas ir zinātne, kultūra un tā garīgā bagātība, tā ir mūsu liela bagātība. Tas mums tiešām tautā ir dziļi iekšā. Tā kā es domāju, tur mēs varam tajos UNESCO rāmjos mēs labi turamies. Noteikti labi turamies.